Esiet sveicināti, mīļie diskusijas dalībnieki, mīļie mūsu diskusijas apmeklētāji. Mazliet satraukums, neliekšos, jo tomēr mēs kā pirmie atklājam šo te pirmo aktivitāti un pasākumu šajā te Spuldzes teltī. Šodien esam pulcējušies, mēs to nodēvējām par dzīvo sarunu, legāla atļauja likvidēt, kādas ir dzīvnieka tiesības uz dzīvību. Šo diskusiju moderēšais, es esmu Krista Tuča, Labdarības fonda Sofija projekta vadītāja, televīzijas raidījuma Ziņkārīgais čiekurs, suņa saimnieka rokas grāmata veidotāja, skaidrs, ka suņa čiekura saimniece un neliekšos arī ļoti liela suņu mīle. Bet par ko tad mums šodien īsti stāsts un ko šobrīd nosaka normatīvie akti, ieskicējuši tādu nelielu intro. Pirms tam gan gribu precizēt, ka šajā konkrētajā diskusijā mēs runāsim tikai un vienīgi par mīļdzīvniekiem, jeb tiem, kurus mēs turam savam priekam. Tātad dzīvnieku aizsardzības likums nosaka to, ka, protams, dzīvnieku īpašniekam ir arī vairāki pienākumi, piemēram, rūpēties par dzīvnieka veselību, labturību, nodrošināt barību, ūdeni, fiziskās aktivitātes un tā tālāk. Tāpat laikā šajā te pašā likumā ir arī punkts, kas dod tiesības man, kā dzīvnieka īpašniekam, eitanizēt pat veselu dzīvnieku. Proti, ja es kādā brīdī nespēju pildīt šos te pienākumus un nevaru dzīvnieku atsavināt, jeb atrast jaunus saimniekus, tad man šādas tiesības ir. Ko tas nozīmē realitātē un ko mēs varam, ja tā var teikt, palikt apakšā zem šīs te normas? Vienā jaukā dienā es paskatos uz čiekuru un zini kā, man šajā vasarā kaut kādas citas prioritātes, es tomēr naudiņu gribu tērēt, nezinu, jaunām kurpēm vai aizbraukt ceļojumā, es vairs nevēlos maksāt par tavu barību, maksāt par veterinārā ārstu pakalpojumiem, kas, saprotams, mums tātad nav nekādā veidā valsts kompensēti, tas viss gulstās uz mūsu kā īpašnieku pleciem, jeb maciņu. Vai, piemēram, kādas arī noteikti kā dzīvnieku patversmes un glābēju organizācijas ļoti labi zina šīs te situācijas. Man ir jāpārvācas uz jaunu, piemēram, īres dzīves vietu, bet īpašnieks tur neļauj turēt dzīvnieku. Tā kā tās situācijas patiesībā var būt ļoti dažādas. Tikpat labi es nopirku jaunu dīvānu. Mans sunīts vairāk nepiestāv šim te jaunajam dīvānam. Respektīvi, tur tās situācijas var būt līdz pat absurdam. Bet kāds tad ir tas sausais atlikums? Ja man kā dzīvnieka īpašniekam ir legālas tiesības doties pie veterinārā ārsta un lūgt eitanizēt pat klīniski veselu dzīvnieku. Vēl ir divi punkti, kurus es gribētu uzsvērt no šī dzīvnieka aizsardzības likuma, ka dzīvnieka eitanāzija atļauks veikt arī tad, ja klaņojošam dzīvniekam 14 dienu laikā nav atrasts tā iepriekšējais īpašnieks vai jauns turētājs. Šī norma gan vairāk attiecas uz dzīvnieku patversmēm, jo tās saņem šo te pašvaldības finansējumu par pirmajām 14 dienām. Tālāk jau attiecīgi, ja šī patversme ir no-kill patversme, tad tā uztur šos te dzīvniekus līdz tie atrod jaunus saimniekus vai līdz pat mūža galam, bet tas jau notiek pateicoties ziedotājiem. Un visbeidzot, trešais punkts, ko es vēlētos izcelt, 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par dzīvnieka konfiskāciju, neizdodas atrastam jaunu īpašnieku. Tas ir mazliet līdzīgi, kā jau pat es iepriekš minēju, vienīgi šis te laika periods ir garāks, 14, bet 30 dienas, bet tur arī ir tātad šī te likumīgā opcija pēc mazliet ilgāk laika šo dzīvnieku likvidēt. Tāpat laikā no civila likuma izriet, ka dzīvnieks ir manta, lieta. Savukārt dzīvnieku aizsardzības likuma preambulā noteikts, ka cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Un nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt. Kalambūrs, vai ne? Tā mēs varētu nodefinēt, kā lai te vispār saprot, ko tad mēs drīkstam, ko tad mēs nedrīkstam un kur tad mēs varam šo te ētisko robežu novilkt. Un tieši tādēļ
Šis ir jautājums, ko mēs varam skatīt no daudzējādiem aspektiem. Tādēļ man ir ļoti liels prieks, gandarījums, ka šodien kopā ar mums ir brīnišķīgi eksperti, katrs savas jomas profesionāls, kas noteikti dalīsies arī ar to savu profesionālo un iespējams arī kaut kādu privāto pieredzi šajos te jautājumos. Tātad 14. Saeimas deputāts Jānis Grasbergs, psiholoģa, psihoterapeite Diāna Zande, Latvijas Universitātes filozofijas un ētikas nodaļas docents Artis Svece un visbeidzot veterinārārsts un zoopsihiatrs Alberts Čipustānovs. Un Albert, es saprotu, ka jums pirmā reize lampā kā dalībniekam. Nu, pārējiem pieredze, tad aplausi ir Albertam. Iedrošināsim viņu. Bet pirmais ātrais vēl tāds jautājums, pirms mēs ķeramies pie tiem smagajiem jautājumiem, gribēju saprast, es jau atzinos, jā, es esmu suņa čiekurā saimniece. Kāda ir tā situācija jūs mājās? Vai visi jūs esat mīļdzīvnieku saimnieki? Diāna, sāksim ar tevi. Mums ir suns Ticians, border collijas, tad mums ir 3 kaķi, mums ir Alītis, kam jau ir 12 gadi, tad mums ir pavisam jaunulis Simba, kam ir 3 gadi, un Miks Koknesis, kam arī ir 3 gadi. Mums vienmēr ir bijuši zvēri mājās. Liela ģimene. Man ir suns Jaguars, viņam gads un 8 mēneši. Beļģu aitu suns Malinois, kā sporta suns. Un ir arī kakis tāda paša krāsa, ka viņš rīža krāsa, un viņam ir jau 12 gadi, saucam viņu par Bēničku. Jā, man bija, jāsaka tā, kad man bija suns Arčijs, bet mainoties dzīves sezonām un saprotot to, ka mēs ieviegājām bērnu audzināšanas sezonā, tad mēs sapratām, ka jaunu sunīti mēs vietā neņemsim, bet, kad bērni droši vien vēl bišķiņi paaugsies, tad noteikti, ka turpināsim, tā kā dzīvnieki man ir mīļi un tuvu sirdī. Arti? Man ir bijis, jā, arī, tieši personīgi, laikam, ir bijis viens kāmis un viens kaķis. Kaķis bija 11 gadus, ķeska, bet tad viņa aizgāja, neatgriezās, un pēc tam neesam vairs iegādājušies kaķiem. Paldies. Gribēju noskaidrot, kuri no jums, klausītāji, ir suņinieki? Paceļam rokas. Tā. Jā. Kur ir kaķu cilvēki? Kaķu saimnieki. Pārākumā. Kuriem varbūt ir gan suns, gan kaķis? Arī labi. Varbūt kādam ir kaut kas eksotiskāks mājās? Vīrs. Arī labi. Skaidrs, tad tomēr vairums mēs šeit esam arī mīļdzīvnieku saimnieki. Labi, tagad mums šīs te aprises par auditoriju ir skaidrākas. Tad pirmais jautājums, pirmais nopietnais jautājums minēju. Tad no civila likuma izriet, ka dzīvniekam ir mantas jeb lietas status. Vai jūsuprāt, un šeit būs iespēja izteikties katram no jums, vai šis status ietekmē un nosaka cilvēka attieksmi un rīcību pret dzīvniekiem? Diāna, varbūt es došu tev pirmajā vārdu. Kā tas ir no tā cilvēka kaut kādas psiholoģijas viedokļa, jo, ja reiz manta, tad manta, ko gribu, to daru. Vai tā ir? Jā, vispirms es gribu atvainoties savam vīram. Jā, viņš ir mans mīļums. Manta, lieta. Mēs veidojam atsvešinātas attiecības ar lietām. Lietu mēs iegādājamies, lietu mēs izmetam. Lieta ir objekts. Dzīva būtne nedrīkstētu būt objekts, ar kuru mēs rīkojamies tā, it kā viņam nebūtu ne jūtu, ne vajadzību, ne arī ne fizisko, ne emocionālo vajadzību. Un šis man šķiet ir tas numur 1, ja, kad tik līdz mums likums legāli atļauj izturēties pret šo te mīļdzīvnieku kā pret lietu, mums iestājas tāda jauka distance, kurā mēs varam teikt, bet likums jau to atļauj, es jau neko, jo likums jau nepieļautu sliktas lietas. Ja? Tātad mēs varam noņemt sev atbildību par saviem lēmumiem.
Un tas ir viens. Otrs, es domāju, ir pietiekami daudz, un šeit ir ļoti skarbi to apzināties, bet tas, kā mēs izturamies pret tiem, ko mēs pieradinām, ja, tad pret saviem mājdzīvniekiem ir ļoti atkarīgs arī no mūsu intelektuālās kapacitātes, no mūsu morālās attīstības līmeņa, ja, un arī no vides, kurā mēs esam auguši, kādu mēs esam pieredzējuši, un no tiem uzvedības modeļiem, kādus mēs esam apguvuši. Un šeit uz jautājumu, vai var eitanizēt klīniski veselu dzīvnieku, kas šodien ieliktu Instagramā. Man ir 13,500 sekotāji, no kuriem vairāk nekā 800 atbildēja. 79% saka, ka nedrīkst, ja? Un tomēr 21% atzīmē, ka jā, drīkst. Ja? Tā tad ir kaut kādi apsvērumi, un iespējams tieši tas, ka es skatos uz šo dzīvnieku, viens no apsvērumiem, ka bet dzīvnieki nāk un iet. Un dzīvnieks noteikti nav tikpat svarīgs kā es, un viņš ir tikai dzīvnieks. Ja? Tā tad tikai. Es zinu, ka es neatbildēju pilnībā, bet ir jādod citiem vārds. Mēs vēl paturpināsim. Jā. Arti, gribētu dot jums vārdu tālāk, jo jūs esat tiešām ļoti daudz pētījis šīs dzīvnieku un cilvēku tādas savstarpējās attiecības. Jā, tādā filosofijas varbūt un kultūras vēstures ietvaros. Droši vien, proti filosofijā vispazīstamākais autors, kurš par šo ir izteicies, vismaz man zināmais, ir Gerijs Francione, un patiešām viņam tā tēze bija, kas arī man personīgi šķiet ļoti ticama, ka labturība, rūpes par labklājību, tas, uz ko mēs aicinām, tas nedarbosies, kamēr dzīvniekam būs īpašuma status. Protams, īpašuma status nenozīmē, ka var darīt jebko. Ja jums ir māja, jūs tāpat nevarat darīt jebko. Ja, un arī es mazliet nošķirtu to domu. Es nošķirtu jautājumu par to, vai dzīvnieki ir justspējīgi, vai tās ir lietas, jo tad, kad mēs runājam par dzīvnieku kā par lietu, mēs patiesībā nedomājam, ka dzīvnieks neko nejūt. Un tas, protams, ir interesants paradoks vai interesanta parādība cilvēku gadījumā, ka dažkārt, kad mēs apzināmies, ka dzīvnieks jūt, ka tam sāp, ka cilvēks jūt un ka tam sāp, mēs tāpat pret to izturamies kā pret lietu. Bet, vārdsakot, īsumā tā atbilde ir tāda, ka jā, es domāju, īpašums pilnīgi noteikti ietekmē mūsu attieksmi un izturēšanos pret dzīvniekiem. Jāni, jūsu domas, viedoklis, redzējums? Man šajā jautājumā sanāca iedziļināties virzot cauri Saeimas līkločiem dzīvnieku labturības šo te likumu, un tad mēs pieskārāmies arī šai tēmai, sevišķi ar dzīvnieku aizsardzības organizācijām, un tad bija pieredze arī paskatīties ārvalstīs šo te, kas ir jau tā kā virzījuši un centušies to ieviest, tad es teiktu, ka ja mēs šādu te likuma normu principā jau mainām, tad tas dod ļoti plašas iespējas saukt pie atbildības. Saukt pie atbildības šo te īpašnieku, bet vai tas maina cilvēku apziņu? Likums. Likums jau cilvēku apziņu nemaina. Bet cilvēku apziņu maina daudz citas lietas. Un tas, ko es pamanīju šajā kontekstā, kad piederība. Piederība bija lielākā lieta, kas izmaina cilvēku attieksmi. Ja pirms tam mums ir dzīvnieks, mēs saucam viņu par savējo, bet tiklīdz mēs viņu izliekam ārpus mājām, neviens nevar pierādīt, ka tas bija mūsējais. Un ka tā lielākā lieta bija to dzīvniekam iedot vārdu, uzvārdu un personas kodu. Tiklīdz tas notiek, tā uzreiz cilvēkam mainās šī atbildības sajūta. Es domāju, ja mēs likumā izmainām arī šo lietu kārtību, vai tā ir lieta vai justspējīga būtne, protams, tas ietekmē. Bet daudz lielāka ietekme ir šim pagrieziena punktam, ko izdevās izdarīt, vispirms ar suņiem pirms 5 gadiem, bet patiesi tikai pirms 2 gadiem, kad likām arī uzreiz jau vetārstam arī piereģistrēt visu līdz galam. Un tagad jau no 1. jūlija tas ir arī kaķiem. Un man tā liekas, ka tas ir tas lielākais, kā mēs sakam, tas game changers, ja, kas samaina to atbildības sajūtu. Jo tas, ko mēs redzam, tos gadījumus, kur vienkārši suns vai kaķis tiek atstāts kaut kur ārā, tāpēc, ka viņam nav piederības. Bet tiklīdz ir iespēja noskaidrot īpašnieku
konkrētu vārdu, uzvārdu, personas kodu, tā uzreiz cilvēkam mainās attieksme pilnībā. Alberta, jūs dienā tomēr strādājat ar dzīvniekiem, gan jau, ka galvenokārt arī ar viņu tiem saimniekiem, vai ne? Tā jau vienmēr saka, ka māc jau tos saimniekus, mazāk tos pašus dzīvniekus. Kādi ir tie jūsu novērojumi šī jautājuma kontekstā, lai gan te ir arī jāakcentē, ka Albert, pie jums jau vēršas tie atbildīgie saimnieki, tie, kuri saredz, ka ir kaut kādas, uzvedības problēmas sunim, kaķim, un ir gatavi meklēt šo te risinājumu, un būsim godīgi, ir gatavi arī atvērt maciņu, lai mēģinātu risināt šo te problēmu. Kā jūs teiktu, vai jūs kaut kā esat, saredzējis, kā tad tie saimnieki uztver savus mīļdzīvniekus? Godīgi sakot, man tiešām paveicās ar profesiju, ar manu specializāciju, ka es palīdzu tieši risināt savstarpējas attiecības starp dzīvnieku un cilvēku. Un tas ir ļoti interesanti. Un, protams, tie, kuri grib risināt šīs problēmas, viņi jau cilvēki atbildīgi, kuri nāk uz manām konsultācijām. Un līdz ar to man diezgan maz, es redzu cilvēkus, kuri nav atbildīgi pret savu mīluli. Bet, protams, ka klinika vērt arī dzīvniekus, kurus grib gan iemidzināt, gan tā diezgan atturīgi ar to dzīvnieku izturās. Un var redzēt, ka mums visiem arī nav saprātams, tāpēc, ka tie, kuri nāk pie manis, var redzēt, ka viņiem jebkurš dzīvnieks ir kā ģimenes loceklis. Un viņi ir gatavi izdarīt visu, lai tikai palīdzētu. Tas nākamais jautājums, ja tomēr tiktu mainīts šis te mantas lietas status uz just spējīga būtne, vai jūsuprāt mazinātos tāda cietsirdīga izturēšanās pret mīļdzīvniekiem, jo, būsim godīgi, ik pa brīdim ziņu virsrakstos mums parādās dažādi ārkārtīgi nežēlīgi gadījumi, kad cilvēki ir brutāli izturējušies pret dzīvniekiem vai reizēm pat arī nogalinājuši. Ja mēs mainītu, iedomājamies situāciju. Jāni, vispirms vārds jums, kaut kas mainītos? Es arī sākšu nelielu atkāpi. Mums arī izdevās pagrozīt kriminālu likumu un padarīt normas bargākas. Tas ir tāds arī solītis uz priekšu, lai mazinātu šo cietsirdību. Šis aspekts, par cietsirdības mazināšanu, tas atkal atsaucās uz šiem soda mēriem, ka mēs principā uzreiz jau varam saukt pie krimināla atbildības par cietsirdīgu izturēšanos. Jo šajā gadījumā, kamēr tā ir manta, tad vispirms ir administratīvais sots vienu reizi, administratīvais sots otru reizi, un tikai tad jau pēc ilgāka perioda mēs viņu varam atzīt pēc krimināla likuma pantiem, bet vienalga šie te panti pret lietām būs daudz maigāki nekā tas ir jau pret justspējīgām būtnēm. Un tā bija, man tā liekas, šī Šveices piemēra, vai Austrijas, Šveices piemēra, kāpēc viņi gāja šo te ceļu, un kāpēc viņi to gribēja izmainīt, lai uzreiz to darītu. Un, protams, kad mēs skatāmies uz sabiedrību, tad mēs sabiedrību vadām ar soda mēriem, jeb ar pātagas principiem, vai ar burkānu principiem. Tad es teiktu, ka šis ir tāds ļoti būtisks pātagas princips, kur mēs pasakām, kad sodi par cietsirdīgu izturēšanos 10-kāršosies. Es tā to salīdzinātu. Bet kāda pašam ir tā iekšējā sajūta, tas varētu nostrādāt, vai mums ir vajadzīgs kāds precedenta skaļš gadījums ar kādu bargāku soda mēru? Es teiktu, ka tas ir sarežģīti pārliecināt juridiskos prātus, ka tas ir nepieciešams, jo tur iziet virkne normu, kas no tā ietekmējās. Un es arī vēlreiz atsaucos uz šo stāstu, kur es atceros tas jurists, kurš ir tāds augsta līmeņa, viņam tas paprasīja 11 gadus iziet cauri un samainīt šīs lietas, lai to pieņemtu, lai to atbalstītu. Jo arī mana pieredze virzot cauri likuma projektu, kurš aizliedz turēt suni pie ķēdes, stingrākus šos te reģistrācijas noteikumus, visu to, es saskāros ar ļoti lielu pretestību.
pat no cilvēkiem, kur tu negaidi nemaz tādu. Un, lai cik dīvaini nebūtu, tad par reģistrācijas jautājumiem es pat saņēmu šo te pretestību no dzīvnieku aizsardzības organizācijām. Es viņus nesaukšu vārdā, bet tas bija gan pirmajā reizē par šīm te čipēšanas lietām, jo suņiem, gan arī kaķiem. Jo kaķiem es speciāli viņi ielika iekšā 3. lasījumā 5 minūtes pirms sēdes beigām, lai vienkārši nebūtu iespēja viņu noraut nost. Tas nozīmē, ka ir viskaut kādas ieinteresētības, kuras es līdz galam tā arī nespēju izprast, ja, kādēļ ir šādas rīcības. Un, manuprāt, šobrīd sabiedrība, ja mēs skatāmies uz parlaments ir sabiedrības spogulis, ja, tā proporcijas, tad es gribētu teikt, ka sabiedrība nav gatava šādam solim. Arta, gribētu tagad jums pajautāt, nomainām šo te status uz justspējīga būtne, kaut kas mainītos, vai tomēr jūs piekrītat, ka tie bargāki sodamēri varētu mazināt šīs cietsirdīgās epizodes? Nu, viens es jau teicu, man liekas, tā justspējīgā būtne šeit nav tas centrālais jautājums. Nu, protams, ir interesanti jautājumi. Nu, protams, filosofijā ir bijuši cilvēki, kuri uzskatījuši, ka dzīvnieki nav justspējīgas būtnes. Lielākā daļa cilvēku tā neuzskata. Protams, ir cilvēki, kuri dzīvo tajā kaut kādā vidus stāvoklī. Ja? Nu, ir pētījumi par to, kādā veidā zinātnieki, kur veic eksperimentus uz žurkām, ja? Kā viņi uztver tos dzīvniekus, un tur tiešām ir kaut kādā ziņā tāda, nu, tas priekšmetiskošana tur parādās. Bet lielākoties, kad mēs runājam par šādu lietiskošanu, priekšmetiskošanu, tas nav runa par to, ka cilvēki noliedz, ka ir sajūtas. Ja, nu, tas ir tā kā pornogrāfija, ja, kad tiek ķermenis padarīts par objektu, tas nenozīmē, ka kāds domā, ka aiz šī ķermeņa nav sajūta. Ja, tas vienkārši ir kaut kāda specifiska attieksme, ja, kura kaut kādā veidā mums ir raksturīga un kura, protams, rada sekas. Un tagad ir jautājums, kā tagad mēs tās sekas gribam ierobežot. Un atkal tur būs daudz, kas atkarīgs no tā, ko jūs gribat panākt. Ja, vai jūs gribat panākt, lai neizmet uz ielas, vai jūs gribat panākt, lai nemoka, vai jūs gribat panākt, lai neveic eitanāziju. Ja, jo, piemēram, tas, ko jūs runājat par īpašumu, tas droši vien labi darbotos, ja mēs gribam, vai labi darbojas, ja mēs gribam, teiksim, panākt to, lai cilvēki dzīvniekus vienkārši neizliek uz ielas. Bet tas nedarbojas gadījumā par eitanāziju. Jo, saprotiet, eitanāzija, tas, ko jūs raksturojat, arī tā bija no vienas puses fikcija, un mēs varam filosofiem patīk šādi radikālie gadījumi. Bet mans minējums būtu, ka lielākā daļa cilvēku nav tāda, ka viņi no rīta ienāk, paskatās, mans kaķis, varbūt šodien eitanāzēšu. Ja? Nu, es domāju, ka tas ir kaut kāds ļoti radikāls jautājums. Lielākoties ir kaut kāds pamatojums. Ja? Jūs pieminējāt, ja? Es pārvācos uz jaunu dzīvesvietu, nav kur to suni likt, tad nogalināšu. Un tanī mirklī tā čipēšana vairs nedarbojas. Un tad ieslēdzās šis īpašuma jautājums. Kas tas suns ir? Es viņu nemocīšu un es neizmetīšu uz ielas, bet galu galā tas ir mans īpašums, un tāpēc, ka tas ir mans īpašums, es viņu varu nogalināt. Tāpat kā es varu nogalināt trusi, ja man nāk viesi, un es gribu viņus pārsteigt ar truša sautējumu. Ja? Diana, jautājums jums. Es esmu lasījusi, jūs tagad varēsiet apstiprināt vai noraidīt, ka ja ir šī cietsirdīgā izturēšanās pret dzīvniekiem, ka tas bieži vien korelē ar iespējamu vardarbību arī pret cilvēkiem. Tā ir taisnība vai meli? Jā, pētījuma rezultāti apstiprina, ka cilvēks, kuram ir vairāk raksturīgs konfliktus risināt ar vardarbību, vai vēl jo vairāk iespējams viņam ir kāda personības traucējuma, kur viens no aspektiem ir vardarbīga uzvedība, empātijas trūkums, otras būtnes vajadzību neievērošana un tikai sevis kā tāda sevis redzēšana, tad, protams, tas izpaužas dažādās uzvedībās un dažādās vidēs.
vidēs, un pārsvarā vardarbība izpaužas pret vājāko. Ja? Tas ir viens no vardarbības fenomeniem. Nu, es neiešu pie pasaules boksa čempiona, un es nevaru, es vienkārši saprotu, ka tas nav prātīgi. Ja? Bet iespērt sunim, tas taču ir tik vienkārši. Vai ne, jo viņš tur ir pa kājām, un viņš tāpat mani mīlēs. Tā ir vēl viena lieta, tāpēc vardarbība ļoti bieži šie cilvēki, kam ir vardarbīgas iezīmes, kas ir raksturo viņu kā personību, kā antisociāla personība, vai kuriem ir varbūt grūtības ar dusmu menedžēšanu, emociju regulēšanas grūtības, tad visbiežāk viņi diezgan labi, patiesībā pat ļoti labi spēj sevi regulēt sociālā vidē un būt ekstremāli pieklājīgi un brīnišķīgi un runāt ļoti jauki par to, cik dzīvnieki ir brīnišķīgi un protams, viņi jūt un mēs visu labāko dzīvniekiem, bet drošajā vidē, tātad ar tuviniekiem, viņi var uzvesties absolūti nekontrolēti. Partneri, bērni, arī vecāki un dzīvnieki. Un te nu tā vienalga, vai mēs nodefinēsim šo dzīvnieku kā just spējīgu likumdošanā, tas nemainīs šī te cilvēka personību vai viņa traucējums, viņa psihiatriju, arī psihiskos traucējumus. Bet tas, kas ir svarīgi, ka tad, kad mēs šo definējam, pirmkārt samazinās pretrunas likumdošanā, tas ir tas būtiskais, un otrs mums ir pamats, uz kā mēs varam mums ir likumisks pamats, uz kā mēs varam sākt runāt, ka hei, tas dzīvnieks jūt, un tev ir kaut kādi pienākumi arī pret viņu, kā pret just spējīgu būtni. Bet tas nenozīmē, ka nākamajā rītā mēs pamodīsimies un mūsu sabiedrība pirmkārt zinās šos likumus. Mēs nelasām likumus. Jūs lasāt? Jūs satversmi esat izlasījuši? Nu, nē, tā kā vai ne? Mēs nezinām, ja? Un kur nu vēl tie cilvēki, kuri ir vardarbīgi pret dzīvniekiem, nu viņi diez vai lasa šo te dzīvnieku aizsardzības likumu. Ja tā ir problemātika, kas neatrisinās ar vārdu maiņu, tā ir problemātika, kas atrisinās ar ilgu audzināšanas darbu, pastāvīgu un tādu visur esošu audzināšanas darbu. Izglītības sistēma, mēs atgriežamies pie izglītības. Bet es tomēr varu iespraukties no lietas, es atbalstu un piekrītu, bet un redz, tā ir tā diskusija par īpašumu, par dzīvnieku kā īpašumu. Proti, ko nozīmē mainīt cilvēku domāšanu, ja juridiskā kaut vai līmenī dzīvnieks paliek īpašums. Un šis triks mūsu sabiedrībā izspēlējas ļoti daudzos veidos un daudzos līmeņos. Kā no vienas puses mums tā kā stāsta, galvenais ir mainīt to domāšanu, bet visa sistēma ir uzbūvēta uz to, ka tas dzīvnieks tiek atzīts par mantu, par īpašumu. Un tāpēc šie aicinājumi izglītoties, viņi galu galā nevar sasniegt to mērķi. Un no šejienes arī kaut vai filosofa aicinājums tie, kas aizstāv, piemēram, dzīvnieku tiesības, ka viņi saka, nepietiek. Nepietiek ar to, ka tu māci cilvēkiem sunītiem nespērt ar kāju un nelaust kokam galotnīti, ja, vajag mainīt tos, kāda ir sabiedrība, lai tas rezultāts būtu cits. Jāni, varbūt citāds vēlreiz gribēju pateikt to pašu, tikai īsāk. Bet tas, ko es klausījos un tā sapratu, un arī katram vienam sapratnē, kad principā šī te, maiņa, ja, ka mēs mainām no lietas uz justspējīgu būtni, tas ir tas pats, kad mēs pielīdzinām tātad cilvēkam. Mēs pielīdzinām cilvēkam, un principā iespērt sunim ir tieši tas pats, kas iespērt cilvēkam. Un bija jautājums, ja, vai tas mainīs sabiedrību, ja, vai tas sabiedrības attieksmi. Mēs redzam, kas notiek ar bērniem, ja, tieši tas, ko jau komentēja, kad parasti agresija izpaužās pret šo te vājāko. Un likums skaidri pasaka, kad bērnam ne spērt, ne sist nedrīkst, bet tas notiek. Un tieši tas pats ir arī šeit. Ja mēs izmainīsim, tas jau tāpat notiks. Vienkārši par to pienāksies bargāks sods. Alberta, no jūsu tās pieredzes, kā jau iepriekš minējām, jūs strādājat ar visbiežāk tomēr problemātiskiem dzīvniekiem.
jūsu konkrētajā praksē, protams, tie nav reprezentabli dati, bet jūsu pieredzē, jūs daudz saskaraties ar gadījumiem, kad, piemēram, ģimene, mājsaimniecība ir iegādājusies vai adoptējusi kādu dzīvnieku, un jums pēc tam nākas palīdzēt kaut kādas traumas risināt, kur jūs redzat, ka tur visdrīzāk varētu būt kaut kāda cietsirdīga izturēšanās pret šo visdrīzāk suni un kaķi. Pārāk bieži tas nav, bet šeit vēl ir tāds aspekts, ka katrs iegādājas sev dzīvnieku ar kaut kādu mērķi. Vienam vajag draugu, vienam dzīvnieks ir bērna vieta, citi grib vienkārši suni kā sargu, lai apsargātu savu īpašumu, un citam vajag iegādāties kaut kādu lielu, stipru suni, lai pacelt vienkārši pašu savu statusu. Un tad tie pēdējie divi, viņi jau iegādājas kā mantu to dzīvnieku. Un tas jau tas sākums, un cik tas var mainīt tādu attieksmi, pat grūti pateikt, bet viennozīmīgi ir jāmaina. Dzīvnieks nevar būt kā mantā. Un mana praksē arī, protams, ir ļoti dažādi varianti, bet arī cilvēki bieži nāk ar domu, lai es apliecinātu vai tieši otrādāk pateiktu viņiem kaut ko, lai neiemidzinātu šo dzīvnieku savu. Bet viņi neredz citu izēju no situācijas. Teiksim, ja dzīvnieks ir agresīvs un sākos tā visa ģimene, ko darīt tālāk. Jā, pie šī jautājuma mēs vēl mazu lietiņā diskusijas noslēgumā pieslēgsimies. Turpinot diskutēt par šīm dzīvnieku aizsardzības likuma normām, kas, kā es iepriekš, jūs teicāt, protams, es izmantoju varbūt tādus triviālus piemērus par to, ka sunīts vairs dīvānam nepiestāv, lai gan es ticu, ka ir arī tādi gadījumi, tas, ko cilvēks aizejot pie veterinārā ārsts, tas saka, vai aizmālē acis, tas varbūt ir viens, bet, diemžēl, arī tad mazie sunīši, nepiestāv jaunajai somiņai. Ja? Ir kaut kur jau retu reizi ir arī šādi. Bet cik jūsuprāt, ētiskas ir šīs normas, ka es drīkstu? Un, Alberti, jūs taču man tagad varēsiet apstiprināt. Veterinārā ārsts taču man neliek uzrādīt kaut kādus zināmus pierādījumus. Es nezinu, ka man pēkšņi samazinās ienākumi, neliek uzrādīt tur algas lapiņas, vai respektīvi nav nekāda pierādījuma. Man jāiesniedz, ka lūk, šis ir mans iemesls, kādēļ es gribu eitanizēt veselu dzīvnieku. Jā, tā nav. Lūk, tad cik ētiski ir, ka šobrīd likumā tātad pastāv šādas iespējas, Arti? Pirmkārt, es teiktu, ka nav jau tādas fiksētas ētikas, kas kā objekts pastāv kaut kur pasaulē, un ka mēs varam salīdzināt, piemēram, likumu ar ētiku. Ja? Ir nepārtrauktas diskusijas sabiedrībā par normām, par vērtībām, kas mums ir svarīgs un kas nav svarīgs. Un tādā ziņā, protams, jautājums par dzīvnieku aizsardzību vai eitanāzēšanu, tas ir ētisks jautājums. Tas ir jautājums par to, kas mums ir svarīgs. Es domāju, tas viens lielais pretstats šeit ir starp to, kas ir mana labklājība, labums, ērtums un dzīvnieka kaut kādu vērtību kā pašvērtība. Ja? Tad, piemēram, tas izpaužās kaut kā tiesību idejā. Ja? Vai dzīvniekam var būt tiesības, jo tā tiesība būtība ir tāda, ka tiesības aizsargā pat tad, kad pārējiem varbūt ir izdevīgi šīs tiesības pārkāpt. Ja? Tad tiesības nav greznuma lieta, ko mēs vienkārši kaut kā piešķiram. Tiesības ir svarīgas tieši tad, kad man gribās pārkāpt. Ja man nepatīk, ko cilvēks saka, tagad jautājums, vai apklusināt vai neapklusināt. Un tiesības saka, nedrīkst apklusināt. Man izdevīgi būtu šo suni nogalināt, ja, jo nepiestāv manai somiņai.
tagad, un tiesības saka, nē, tu to nevari darīt. Bet es domāju, mūsu sabiedrībā nav pašsaprotam, ka dzīvniekiem ir tiesības. Un tā ir tā diskusija, vai pietiek ar labklājības normām, vai tomēr vai kaut ko vairāk. Jāni, gribētu tālāk adresēt šo jautājumu jums. Nu, pat kā mums grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā 1. jūlijā stājās spēkā, normas joprojām ir. Jā, parasti ir tā, ka ar mantu, tad tas uzskats mana manta, ko gribu, to daru. Un tad arī man tā likās, ka šajā dzīvnieku stāstā arī mēs sākam iejaukties. Mēs tomēr sākam teikt, ka hei, tu vari turēt, bet pie ķēdes vairs nē. Tu vari turēt, bet ausis kupēt nedrīkstam. Ja? Tātad mēs šādi iejaukties nedrīkstam. Acis griezt nedrīkstam. Mēs jau viņu jau padarām empātiskāku caur citiem likumiem. Bet šis te fundamentālais grozījums, tas ir uzreiz, ka mēs paziņojam, kad viņam ir savas šīs tiesības un tās lietas, tāpēc tas ir tāds fundamentāls. Tāpēc es tā sēžot domāju, ir šie varbūt apsardzes funkcijai, tur dienesta suņi, vēl kaut kādas lietas. Nu, tad ir jautājums, kā mēs uz to skatāmies, ja viņš ir darbam domāts. Vai arī mēs viņu varēsim nosaukt, ka viņš ir šī pielīdzināms atkal cilvēcībai. Bet, ja mēs skatāmies šo pašu etanāzijas stāstu, tad arī sabiedrības izglītošanu, un ka mēs ejam tālāk uz priekšu šiem soļiem. Jā, valsts ir pateikusi, ka 14 dienas pa valsts līdzekļiem mēs uzturam šo dzīvnieku. Un tad ieslēdzās šis tālākais, un tur ļoti liels paldies ir dzīvnieku aizsardzības organizācijām, patversmēm, kas veic šo darbu, vāc ziedojumus un dara to ilgāk. Bet valsts var atļauties šīs 14 dienas. Arī pa sabiedrības līdzekļiem tu uzturēt. Un, līdz ar to tur arī, tur es redzu vislielāko šo aspektu, kur iet bojā veseli dzīvnieki. Jo, diemžēl, viņi neatrod šīs mājas, bet sabiedrībai mainoties, mēs redzam, ka gan šie ziedojumi palielinās, gan šis atbalstam visam. Un vēl lielāka lieta būtu, pie kā mums ir jāstrādā, pie šīs pārprodukcijas samazināšanas, lai nebūtu tā, ka tos dzīvniekus dāvina. Jo tā ir man tā lielākā problēma, kur domā, ka vecmāmiņa palikusi viena, vai vectētiņš uzdāvināsim sunīti. Bet neapzinoties, cik tas vispār izmaksā. Diemžēl no suņu uzvedības arī ekspertiem es vienkārši varu papildināt, ka viena lieta varbūt, ja tā vecmāmiņai uzdāvinātu neliela auguma sunīti vai kaķīti senioru, bet man ir stāstīt, uzdāvina bīglu vai uzdāvina medību suni vecai kundzei ar kustību traucējumiem, un pēc tam visa ģimene brīnās, kā tad tā, kāpēc tad man te dīvāns ir sagrausts un durvis ir sagraustas un viss ir sagrausts. Skaidrs, ka šī kundze sirmā nespēja nodrošināt konkrētajai šķirnei nepieciešamās fizioloģiskās vajadzības. Un, protams, arī salīdzināt šīs lietas, kad tu redzi, 100 gadus vecs cilvēks, un tu dāvini mazu kucēnu, tad tu arī zini, kad, kuram tā dzīve vēl izbeigsies ātrāk. Ja? Un šīs ir lietas, kuras mēs kā sabiedrība neaizdomājamies. Un pie tā ir jāstrādā pie šīs apmācības punktiem. Un tas bija arī viens no priekšlikumiem, kas netika atbalstīts, bet šī diskusija tika uzsākta par to, ka pirms šīs iegādes, kad tu izēji cauri gan šiem sociālajiem aspektiem, kad šis dzīvnieks būs jāsocializē, ar viņu būs jāstrādā, cik viņš izmaksās, cik patiesi izmaksās, ne tikai ēdināšanas, uzturēšanas, bet arī tas, kad viņam ir jāveic, gribētu teikt, apkope pie veterinārā ārsta, saslimšanas dažādas, cik tas viss kopā ir. Jo tie stāsti, kad nevar atļauties šo dzīvnieku uzturēt, tad šobrīd, kamēr vēl tā reģistrācija nav tādā pilnīgā, perfektā kārtībā, tad bieži vien piesien vienkārši pie patvērsmes rokturi, vai pie sētas, un tad nāk no rīta, un tu viņu redzi, bet beigās tas stāsts ir tāds, ka man ir pārāk žēl, lai es viņu nopotētu, bet es viņu aizvedu tur ar domu, ka tad viņu eitanizēs pēc 14 dienām, nevis šodien. Tāpēc mums tā jāvirzās soli pa solītim. Jā, mums strauji jāvirzās ir uz priekšu. Pirmkārt, gribu sveikt mūsu pirmo četrkājaino draugu šajā diskusijā, kā vārdiņā. Lilu. Sveika, Lilu!
Jā, čau! Bet labi, turpinām. Mazliet jau ieskanējās šī problemātika, kas es domāju, ka nevienam, kurš plus mīnus tā kā tur rokas puls, kas notiek vispār ar dzīvniekiem, ka ir Latvijā šī dzīvnieku pārprodukcija, patversmes un glābēju organizācijas ir pārpildītas. Un ir, protams, dažādi risinājumi un dažādi veidi, kā ar to cīnīties, un ir izskanējis arī viedoklis, ka risinājums būtu šos te bezsaimnieku suņus un kaķus eitanizēt. Līdz ar to jautājums lielais, vai šādu te problēmu varētu risināt ar masveidā eitanāziju. Tad jā, patversmē tad paliek suņi kaķi šīs te 14 dienas, un ja neatrodas vecais saimnieks vai neuzrodas jaunais, nu tad viss. Nu, piedodiet, teikšu skarbi, nav dzīvnieku, nav problēmu. Ziedotājiem arī pēc tam nebūtu jāuztur šie te dzīvnieki. Kādas domas? Skarbs risinājums, pieļaujams risinājums, apsverams risinājums. Katrā ziņā, gribam vai ne, tas reāli ir viens no risinājumiem. Ja? Tā tas ir. Bet tas, ko šāds risinājums ļauj, tas vēl vairāk ļauj attālināties saimniekam vai šim cilvēkam no sava dzīvnieka. Tātad es šo dzīvnieku atdošu, un es esmu viņu tikai atdevis patvērsmei. Es viņu neesmu nogalinājis, ja, cik forša sajūta. Es taču par viņu parūpējos. Kāds mānīga ērtība rodas. Ja? Un tad nākamais ir, par ko mēs droši vien noteikti arī runāsim, kurš veiks eitanāzijas aktu. Tas ir nāves sots savā ziņā šajā ziņā, ja? Gandrīz vai. Nu, tātad kāds to darīs. Un kas notiek ar šiem cilvēkiem, kuri veic eitanāzijas klīniski veseliem suņiem un kaķiem? Mēs par to es šobrīd neizteikšos, ja? Jo tas būs vēlāk. Šis ir tas jautājums. Tas no vienas puses, jā, tas ir viens no risinājumiem, un kā kādreiz sludinājumiem, darba sludinājumos meklētāji teica, izskatīšu visus piedāvājumus. Ir jāizskata visi piedāvājumi. Tā tas ir. Bet šis noteikti, šis varētu risināt to, ka, turpināsies dzīvnieku pārprodukcija, turpināsies nelegālās audzētavas. Jums taču arī daudziem ir sunīši tikai mīlestībai, un tāpēc viņi nav ar ciltsrakstiem, vai ne? Jo man taču nevajag to dārgo suni. Man vajag tikai mīlestībai. Tādā veidā mēs sekmējam dzīvnieku pārprodukciju, ka mēs nepērkam suņus no audzētavām, kas ir pārbaudīti, veterināri pārbaudīti, ja, ka tā ir pirmā mūsu bezatbildība. Un ja mūsu risinājums, ka var šādā veidā atbrīvoties no dzīvniekiem, pārproducētajiem, tad tas uzturēs problēmu. Tā kā es šeit neredzu neko labu ilgtermiņā. Arti, kādas domas? Pirmkārt, es domāju, tas ir savā ziņā otršķirīgs jautājums, jo vispirms tā kā jātiek skaidrībā par tiem cēloņiem, kāpēc ir tie dzīvnieki, un tad, kad tie ir sakārtoti, tad eitanizēt. Nevis, ka tagad viss notiek kā parasti un tikai vienkārši tūkstošiem dzīvnieku tiek eitanizēti. Ja, un, tā kā, cerot, ka tā vannā tas caurums ir pietiekami liels, lai tā kā noticinātu visu ūdeni. Ja, nē. Tas ir viens. Otrs. Protams, ja mēs pieļaujam to, ka var ražot gaļu, kuru ir veikalā nopērkama, tad nav nekas, man liekas, mūsu sabiedrībā, kas liektu eitanizēt dzīvniekus. Ja? Tas jau, kā tu teikt, tādu statusu mēs dzīvniekam piešķiram un teiksim, skumt par sunīšiem, ka viņi tiek eitanizēti, kamēr turpat kaut kur fermā, katru dienu vistas tiek, kā sauksim šo procesu, nogalināts. Arī, man liekas, tas tā būtu preturnīgi un kaut kādā ziņā liekulīgi. Bet man atkal ienāca prātā, es pieminēju Geriju Francioni, un Gerijs Francioni, viņam bija tāds slavens tā kā doma eksperiments. Viņš saka, iedomājieties, deg māja, un tur ir bērns un suns, un tagad kuru jūs glābsiet pirmo?
Un atbilde ir tāda, ka negaidīta atbilde, ka sunim tur nebija jābūt. Ja? Sunim nevajag turēt suņus, nevajag turēt kaķus. Viņiem nav jābūt mīļdzīvniekiem. Bet pats Gerijs Francione tur suņus, kurus viņš paņem no suņu patvērsmes, ja, jo proti, viņš ir pret eitanazēšanu, ja, tad proti viņa uzskats ir tāds, ka mums nevajag, pirmkārt, ka to mīļdzīvnieku ir gigantisks daudzums, ja, ar visādām ekoloģiskām arī blaknēm. Ja, un tad pirmkārt tad beidzam turēt šos mīļdzīvniekus, un otrs, tad ļaujam tiem, kuri mums jau ir, nomirt bez šāda veida eitanazēšanas, vai ne? Bet viņš ir dzīvnieku tiesību aizstāvs. Ja? Tas ir gana radikāls skatījums, kam diez vai visi sabiedrībā Latvijas kaut vai piekristējām. Jāni, ko mēs darīsim? Ko mēs varētu darīt? Vai tas būtu risinājums? Es gribētu teikt, ka iezīmētā situācija ir realitāte. Tas ir tas, kas šodien notiek. Tas ir tas, kā tas ir. Un, manuprāt, vispār tāds, ja es gribu mīļdzīvnieku, un man viņš ir mīlestības pēc, nevis es gribu nodarboties ar šīm te izstādēm, ar to, jo tas arī ir hobijs. Un braukt pa izstādēm, izstādīties gan pašam, gan kopā ar suņiem, kaķiem. Bet, ka tam pirmajam ceļam ir jābūt uz to patvērsmi. Ka tur ir jābūt, ja tu gribi iegādāties, tu ej tur. Jo tādā veidā tu vari to vienu dzīvnieku vai divus, cik tu esi nodomājis, arī izglābt. Un tas, kā mums arī kā likumdevējam un vispār sabiedrībai kopumā ir jādomā tās lietas, kā mēs mazinām to skaitu, kas nonāk šajā te patversmē, jau pēc būtības. Un tie ir tie solīši, ja, kad mēs lēnām ejam un tā kā cilvēkam paskaidrojam, hei, vispirms apdomā, vai tu vispār to suni var atļauties, vai tu tiešām viņu gribi, un vai tu spēsi par viņu parūpēties nākamos 15 gadus. Un ja mēs pastamies uz patversmēm, tad tur nonāk gan kucēni, gan pieauguši suņi, dažādi vecuma, dažādi izmēri, pat šķirnes suņi. Nav tikai tā, ka tur būtu šie te bezšķirnes, un arī pašam saimniekam. Domāt, jā, mēs varam atkal atgriezties pie suņa, jeb kaķa tiesībām, bet ja tev nav doma nodarboties ar vaislas dzīvnieku pavairošanu, tu neesi visā tajā apritē iekšā, tad normāli būtu, ka tu šo te dzīvnieku sterilizē. Protams, tur mēs varam teikt, vai sunim nav tiesības, ja, bet jo tā gadīšanās var notikt tādā vienā acu mirklī, ko tu pat nepamani. Un tad, ko tu darīsi ar tiem saviem 8 kucēniem? Un tad bieži vien tie 8 kucēni ir tie, kas nonāk tajā patversmē, kurus tad uz kucēnu attiecās tās 30 dienas, uztur un tad sāk meklēt tās mājas. Ja mājas neatrod, tad viņš ieiet tajā tumšajā statistikā. Un tāpēc tas ir jau no tāda pirmās lietas. Un tāds vēlreiz bija tas punkts, tas bija priekšlikums, ko iesniedzām, kad ir jābūt šīm te apmācībām pirms tu to dari. Jo daudzi pat, viņš saka, es pat nezināju, ka tā tas varēja notikt. Es pat nezināju, ka viņi tik bieži meklējās. Un vienā reizē sēdējām pie ugunskura, tikmēr viņi tur ātri aizskrēja un tev ir 8 kucēni. Mums ir tādā veidā, man tā liekas, jārisina tā problēma tālāk uz priekšu, un tā sistēma, kas ir, viņa strādā, bet mēs, protams, viņu varam pilnveidot. Man tikko ienāca prātā, šis nebija scenārijā ierakstīts, pārbaudīsim par tām izdevumu pozīcijām. Vai saimnieki maz paši zina, cik tad ir tie izdevumi mēnesī par suņiem un kaķiem? Mūsu suns Ticiāns Time for Myself mailija 1300 eiro. Čehijā. Suns ar ciltsrakstiem, šobrīd viņš ir arī tēvs, ja, viņš ir iegādāts ar ideju, ka viņš tiek trenēts un viņš ir arī tēvs. Katru mēnesi viņām pārtikā aiziet ap 50-60 eiro, viņš ir gaļēdājs, tātad ēd
gaļu. Treniņi šobrīd vairs nav intensīvi, jo viņam ir 3 gadi treniņu laikā. Viņam bija reizi nedēļā individuālais treniņš 20 eiro un 2 reizes mēnesī grupas treniņš 30 eiro. Veterinārās lietas, vakcinēšanas, dažreiz kaut kādas ķezas, ērču pilieni, grūmings, pirms izstādēm, izstāžu izmaksas un tā tālāk. Tātad suns ir ļoti dārgs prieks patiesībā. Ja, protams, teiksim, tas ir tā, arī mums ir šie mērķi, ja, viņš ir ar nolūku, ja, vaislas suns. Un viņš, varbūt arī sevi atpelnīs kādreiz, ja, bet tas nav mērķis, ja, tas nav mērķis. Bet tātad suns ir dārgi, un šis ir jautājums. Ja mēs jau sunīti tikai mīlestībai, bet mīlestība maksā dārgi, suns tas ir izmaksas un arī laiks. Un man, ja es būtu pie likumdošanas, man noteikti vēl ļoti gribētos ieviest vēl vienu likumdošanā normu, kas visticamāk nestrādāt Latvijā un nebūtu ieviešama. Ka ja tu paņem suni, tev ir obligāti jāiet suņu apmācību. Tātad paklausības apmācība kā absolūti, vienkārši bez tā vispār nevar. Vai ne, ka ir pamata paklausība, pamata socializācija. Jā, ka tātad šie suņi arī mēs samazinām to agresivitāti vai teiksim, šīs te uzvedības problēmas, kas suņiem attīstās saimnieku nezināšanas, neprasmīgas, nemākulīgas un bieži vien kaitīgas apiešanās dēļ. Tā, suns ir dārgi. Bet es pieļauju, ka daudziem tas ir lētāk, jo viņi ēd putru vai vēl kaut ko. Albert, pavisam īsi, esat reiķinājis pats vispār zināt? Līdzīgi tie visi tērējumi, jā, bet šeit tiešām gribas tikai apstiprināt to, ka pats galvenais šo problēmu risināšana ir izglītība. Visiem jāzina, cik tas maksā un ko ir jādara ar savu suni. Un no pirmajām dienām nav jāgaida, kamēr viņš izaugs, tad es viņu skološu, tur kaut ko mācīšu. No pirmajām dienām to visu jādara. Tā mēs strauji tuvojamies jau pēdējam jautājumam, un te varbūt lūkšu tā raitāk tās atbildes, lai mums paliek vēl kādu minūtīti komentāram no skatītāja puses. Vai eitanāzija ir viegla nāve un viegls risinājums pirmkārt pašam dzīvniekam? Albert, šis, protams, ir jautājums jums no veterināra medicīnas viedokļa pavisam tā ātri. Kā tad notiek šis process un vai dzīvnieks kaut ko jūt vai viņam sāp? Pašam dzīvniekam tas, vismaz mūsu klinika, ir tas nesapīgs moments, tāpēc, ka tur sākumā dzīvniekam taisa narkozi kopēju, un tad tikai, kad viņš ir dziļajā narkozē un neko nejūt, tad tikai ievada speciālu preparātu, un tad sirds apstājās. Tā tas viss notiek. Otrs jautājums, cik tad viegli ir pašam īpašniekam pieņemt šos te lēmumus? Mēs te mazliet, kā lai saka, atkal izteicām tos trakos piemērus nepiestāv somiņai vai kaut kas, bet tomēr dzīvnieku aizsardzības likumā, protams, ir arī šīs te normas, kad mēs drīkstam lūgt veterinārā ārstu tātad eitanizēt dzīvnieku, ja tas ir slims, sakropļots un tam līdzīgi. Diana. Te mazliet drusciņi citādāks tas stāsts, jo jautājums ir tāds, cik vispār tiem, kuriem tie mīļdzīvnieki tiešām ir ģimenes locekļi, viegli ir pārspļaut pār lūpu vispār šos vārdus un pateikt veterinārā ārstam, jo tas nav tas gadījums, par ko es sākumā tur runāju. Manās rokās ir nomiruši 2 dzīvnieki. Mūsu iepriekšējais borders, kuru tad, kad viņš sasniedz gadu vecumu, viņa notrieca, un es atceros to, paldies Dievam, ka viņš ir beigts uz vietas. Ka viņš nav sakropļots un ka man nebūs jāpieņem šādi lēmumi. Un mūsu 2 Mainkūnu kaķi, viņiem bija audzējs, un tad, kad viņi vairs nespēja neko, un mēs ar veterināru ārstu par šo vienojāmies, ka mēs skatāmies to brīdi, kad var redzēt, ka tas dzīvnieks vienkārši mokās. Tas ir ārkārtīgi grūts lēmums, un par to lēmumu runājot, vēl tagad tas ir emocionāli ļoti komplicēti. Pieņemt lēmumu, izjust sekas, vainas sajūtu, kas ir pie normālām sērām vainas sajūta, bet arī pie šī lēmuma, un tad just, kā tas dzīvnieks atdziest rokās.
Tas ir baigi, bet es domāju, tas, ko dzīvnieku mīlētāji man saprot, ka tie mūsu mīluļi paliek ar mums vienmēr, un tāpēc mēs ņemam nākamos dzīvniekus. Jā, bet šis ir ārkārtīgi komplicēts, ārkārtīgi sarežģīts lēmums priekš saimnieka, un es bieži domāju par to, ko jūt veterinārā ārsts, jo arī viņš tur ir. Un ja viņš ir dzīves cilvēks un nav distancēts, nav atsvešināts, tad viņš ir daļa no šīm sāpēm, bet tikai daudz vairāk cilvēkiem, ne tikai man, vai ne? Albert, tas tieši bija nākamais jautājums adresēts jums, tieši tā veterinārā ārstam, kas tad notiek, teiksim, atkal jūs nevarat runāt tā vispārīgi, bet par saviem kolēģiem. Nu jā, tas šausmīgi grūti un vienmēr daram visu, lai to nedarītu, pierunāt, cīnīties par šo dzīvnieku, bet, protams, ka jau tikko teikts, ka ir gadījumi, kad tu redzi, ka dzīvnieks mocas un to jāizdara, jā. Protams, ka visi ārsti to atceras visu mūžu un ļoti grūti to visu pārdzīvo. Tas tiešām ir ļoti grūti. Un tomēr gribu jums pavaicāt, atkal balstoties savā profesionālajā pieredzē. Atkal atkārtošos, Alberts vairāk tādi specializējas ar dzīvniekiem, kuriem ir šīs te nopietnās, teiksim, agresijas problēmas. Cik bieži ir šie te gadījumi, kad, diemžēl, lai cik jūs gribētu palīdzēt ar šo te apmācību, lai cik ieinteresēts būtu šis te saimnieks, kad tomēr to agresiju nav iespējams, tā kā pilnībā izmācīt ārā un kad jūs drīkstat droši vien pateikt to savu verdiktu, piedodiet, bet šeit mums nav citu variantu, kā eitanizēt šo dzīvnieku. Tādi gadījumi ir ļoti reti. Agresiju var salīdzināt ar cukura diabētu, laikam tur grūti to atrisināt līdz galam, bet var iemācīties ar to sadzīvot un kontrolēt. Vienkārši jāzina, ko darīt un jāmaina paša dzīvnieka attieksme pret apkārtējo pasauli. Kakiem arī ļoti bieži par iemeslu, kā viņus var iemedzināt, ir čūrošana un kākāšana ārpus kastes. Cilvēks atnāk, viņš saka, man visa māja piečurāta, es tā nevaru tālāk. Bet tur gan ar agresiju, gan ar citās situācijās var risināt arī ar medikamentu palīdzību. Un tad, protams, arī cilvēka izglītošanu un mācot to pašu dzīvnieku. Respektīvi meklēt risinājumus. Tas ir tas, nevis pieņemt uzreiz tādu vieglāko lēmumu. Ļoti reti, kad nevar palīdzēt. Ļoti reti. Jā. Tā, mums atlikušas pavisam pēdējās minūtītes, varbūt kādas īsas gan replikas no skatītāju, klausītāju puses. Redz, ka tieši aiz muguras jums, meitenes. Paldies Sofija fondam, kas ar šo tēmu nodarbojās. Es esmu šajā tēmā laikam gadus 20, tāpēc te ir jāsaprot, ka sabiedrība aug. Un te ir divu filozofiju sadursme. Ir tā no-kill, un viena ir tā, ka ir manta, bet arī juridiski manta var būt ar apgrūtinājumiem. Ja mēs, piemēram, paņemam vēstures piemineklu, mēs tur nevaram likt pakešu logus vai jaukt stāvus vai būvēt stāvus klāt. Bet cilvēks mainās, un ja pirmos gadus uz patvērsmi nāca un meklē cilvēkus, kas grib sev tādu, kā krieviski saka, valkadavu, kas tur visus gatavs ir saplosīt, tagad cilvēki meklē draugu, ģimenes locekli un sabiedrība ļoti mainās. Arī cilvēki ir ļoti dažādi. Ir viens cilvēks, kas glāb dzīvniekus uz ceļa, savāc stirnu, viņu ārstē, iegulda naudu, un pēc tam ir viens cilvēks, kam ir hobijs medības, to pašu stirnu tikko ielaistu mežā apakaļ, paņem un nošauj vienkārši savu prieku pēc. Sabiedrībā ir jāaug, un tas ir dziļi filozofisks jautājums. Un ir viena tāda, laikam, tēma, par kur varbūt ir vērts runāt, ka
sabiedrības agresivitāte, kāda tagad ir, viņi kompensējās ar to, ka cilvēki paliek labāk pēc dzīvniekiem. Tā ir varbūt tā joma, kur tas kompensējās, un varbūt cilvēki grib būt labāki. Un, jā, tās lietas ir noteikti jāatcerās. Te var ļoti gari diskutēt par šīm lietām, un ir žēl, teiksim, no tāda juridiska viedokļa, ka kaut kādas izmaiņas sabiedrībā te nāk pa priekšu draudz par sodu, par sodīšanu un tādu, faktiski imperatīvu, agresīvu, kas nāk ieviešot kādas normas, ka tā nav nepieciešamība, ka, labi izturēties, būt atbildīgam un tā. Un vēlreiz paldies Sofiju fondam par šo te diskusiju. Jā, liels paldies par komentāru. Mums ir vēl 27 sekundes. Jā, pavisam ātri. Jā, no likuma viedokļa. Mums bija pieteikumā dzīvnieks, to mēs sašaurinājām līdz mīļdzīvniekam, un tad mēs paņēmām suņus un kaķus. Kaut kas paliek pāri tur. Ko mēs darīsim ar pārējiem mīļdzīvniekiem, tas ir jautājums, ja, jo kā dzīvnieku definēt, kā mīļdzīvnieku definēt, kur mums paliek truši, zirnekļi, dievlūdzēji un visi pārējie, tas ir jautājums. Jā. To mēs tad varbūt paturam prātā nākamajai diskusijai, jo skaidrs, ka par šo tēmu mēs esam runājuši, runājam un arī runāsim turpmāk. Pavisam tā, jau es sev tai aizēju reklāmas pauzē, bet noslēdzot šo diskusiju, gribēju pamudināt visus jūs, protams, ja ir vēlmi iesaistīties mūsu šī brīža aktuālākajā labdarības akcijā, kas norit sadarbībā ar Bērnu slimnīcu, palīdzot nodrošināt kanisterapijas nodarbības mazajiem. Un princips gaužām vienkārši par katru jūsu noziedoto eiro fonds summu dubulto. Tātad, ja tas ir 1 eiro, tad gala rezultātā mēs pieliekam 1 klāt un ir 2 eiro, ja 10 eiro, tad 20 eiro. Tā kā, ja ir interesi saprast plašāk, tad lūk ir mana kolēģe, kur ir arī informatīvie materiāli. Šajā brīdī viss piedošana minūte esam pāri, piedodiet, bet forši turpināsim diskusiju noteikti citā vietā, citā dienā, cerams līdzīgā arī zinošā sastāvā. Paldies jums, ka klausījāties. Paldies, viesi!